Sāc savu modes dropshippinga biznesu bez jebkādām izmaksām, soli pa solim, vienkārši un saprotami. Vispirms ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz atvērtu bezmaksas Shopify kontu. Ievadiet savu e-pasta adresi un atlasiet sākt bez maksas. Pēc tam ierakstiet paroli un noklikšķiniet uz izveidot Shopify kontu. Šajā brīdī Shopify pieprasīs jūsu kredītkarti. Varat to pievienot, lai turpinātu ar $1 ASV mēnesī plānu pēc izmēģinājuma perioda, vai vienkārši nospiest izlaist, lai pārietu tālāk. Pēc tam izvēlēties izlaist pielāgoto iestatīšanu. Tas arī viss. Viss ir gatavs. Vienkārši dodieties uz savu iesūtni un apstipriniet savu Shopify kontu, lai sāktu. Vispirms ritiniet uz leju un noklikšķiniet uz instalēt Trendsy Fashion Dropshipping. Ievadiet savu e-pasta adresi un noklikšķiniet uz reģistrēties bez maksas. Nokopējiet verifikācijas kodu, kas nosūtīts uz jūsu e-pastu, un ielīmējiet to Trendsy. Pēc tam ievadiet savu vārdu, izveidojiet paroli, ievadiet savu tālruņa numuru un nospiediet turpināt. Tad atbildiet uz dažiem ātriem jautājumiem, lai pabeigtu procesu. Kad esat savā kontā, noklikšķiniet uz abonēšanas plāna. Ar savu bezmaksas kontu jūs varēsiet augšupielādēt līdz pat 500 produktiem. Jums būs pieejami arī vairāk nekā 40,000 vislabāk pārdoto preču, iespēja pasūtīt produktu paraugus, piekļuvi pielāgotām zīmola iespējām, neierobežot pasūtījumu apstrāde un klientu atbalsts visu diennakti. Lai nodrošinātu, ka varat veikt dropship visā pasaulē, iestatiet tipu uz dropship un nosūtīšanas vietu uz ārzemēm. Šobrīd jums ir pieejami vairāk nekā 44,000 produktu, no kuriem izvēlēties. Tālāk iestatīsim jūsu mazumtirdzniecības cenas. Dodieties uz savu kontu un noklikšķiniet uz cenu noteikumiem. Pielāgojiet pārdošanas cenu, izmantojot 4x reizinātāju. Tas jums nodrošina pietiekamu peļņu, lai sektu papildu piegādes izmaksas un ikmēneša reklāmas izdevumus. Iestatiet salīdzināt cenu uz 8x reizinātāju. Kad tas ir izdarīts, noklikšķiniet uz saglabāt. Tagad apskatīsim valstis, uz kurām varat sūtīt preces. Ir vairāk nekā 40 atbalstītu galamērķu, tostarp Austrālija, Kanāda, Francija, Vācija, Itālija, Japāna, Luksemburga, Nīderlande, Jaunzēlande, Portugāle, Saudarābija, Singapūra, Spānija, Zviedrija, Apvienotie Arābu Emirāti, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās valstis. Noteikti pārbaudiet lapu ar visiem piegādes galamērķiem, kā arī cenām un piegādes laikiem. Tālāk pārlūkojiet produktu kategorijas. Dažas no populārākajām ir sievietēm, vīriešiem izpārdošana. Apavi cepures jostas. Bērniem un somas. Pirms pievienojiet produktus, izveidojiet kolekcijas, lai jūsu veikals būtu sakārtots. Dodieties uz produktu kolekcijām un pievienojiet jaunas kolekcijas pēc vajadzības. Izpārdošana. Sievietēm, vīriešiem, bērniem cepures, jostas, peltkostīmi, apavi un somas. Tagad pievienosim dažus produktus. Sāciet ar izpārdošanas kategoriju, sakārtojot produktus pēc cenas no zemākās uz augstāko. Izvēlieties produktu par labu cenu. Piemēram, šim dropshippinga izmaksas ir tikai $5, kamēr ieteicamā mazumtirdzniecības cena ir $18. Pievienojiet to savam veikalam. Lai savienotu Trendsy ar savu Shopify veikalu, izvēlieties Shopify un pēc tam noklikšķiniet uz Connect to Shopify Store. Atveriet lietotnes lapu un noklikšķiniet uz Install. Jūsu Shopify veikals tagad ir veiksmīgi savienots ar Trendsy. Atgriezieties pie savu produktu saraksta un pievienojiet pirmo preci, noklikšķinot uz Add to Store. Turpiniet pievienot produktus, atkal sākot ar izpārdošanas kategoriju un kārtojot pēc cenas no zemākās uz augstāko. Vienmēr divreiz pārbaudiet gan dropshippinga cenu, gan pārdošanas cenu, lai pārliecinātos, ka jums ir pietiekama peļņas starpība. Neaizmirstiet katru importēto produktu piešķirt atbilstošajai kolekcijai savā Shopify veikalā. Kad būsiet pabeidzis pievienot produktus, tie parādīsies Shopify sadaļā Produkts.
Šeit jums nekas papildus nav jādara, jo visas fotogrāfijas, apraksti, cenas un krājumi jau ir importēti. Pateicoties Trendsy Shopify integrācijai, jūsu veikals automātiski paliks sinhronizēts. Tas nozīmē, ka nav nepieciešami manuāli atjauninājumi krājumiem, cenām, aprakstiem, variantiem vai pasūtījumiem. Tagad izveidosim izvēlnes jūsu veikala sākumopai, balstoties uz iepriekš izveidotajām kolekcijām. Izveidojiet jaunu izvēlni, piešķiriet tai nosaukumu un pievienojiet visas kolekcijas, kuras vēlaties rādīt apmeklētājiem, vai nu kā atsevišķas kategorijas, vai kā nolaižamās izvēles. Vēlāk atveriet sadaļu tirgus un izveidojiet jaunu tirgu, kas ietvers visas valstis, uz kurām plānojat piegādāt preces. Piešķiriet tirgumu nosaukumu un pievienojiet valstis, kuras Trendsy atbalsta starptautiskajiem dropshippingam. Šajās valstīs ietilpst Austrālija, Austrija, Beļģija, Brazīlija, Bulgārija, Kanāda, Horvātija, Kipra, Čehija, Dānija, Igaunija, Somija, Francija, Vācija, Grieķija, Ungārija, Īrija, Itālija, Japāna, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Meksika, Maroka, Nīderlande, Jaunzēlande, Nigērija, Pakistāna, Polija, Portugāle, Rumānija, Saudarābija, Singapūra, Slovākija, Slovenija, Spānija, Zviedrija, Apvienotie Arābu Emirāti, Apvienotā Karaliste un Amerikas Savienotās valstis. Pēc saglabāšanas dodieties uz vispārīgajiem piegādes tarifiem. Noklikšķiniet uz pievienot tarifus blakus Trendsy lietotnē. Piešķiriet savai piegādes zonai nosaukumu, iekļaujiet visas valstis, kuras pievienojāt kā tirgus, un iestatiet vienotu pielāgotu tarifu 5,99 € ASV dolāru apmērā. Tas būtu jāsadz lielākajai daļai pasūtījumu. Tiem dažiem gadījumiem, kad piegāde maksās vairāk, jums joprojām būs pietiekama peļņas starpība, jo mēs iestatījām 4-kāršu cenu koeficientu. Ja vēlaties piedāvāt bezmaksas piegādi, ja groza summa pārsniedz noteiktu apjomu, vēlreiz noklikšķiniet uz pievienot tarifu, izvēlieties nosacītā cena un iestatiet savus noteikumus. Bezmaksas piegāde parasti ir lielisks veids, kā piesaistīt jaunus klientus. Tagad aktivizēsim maksājumus. Dodieties uz iestatījumu maksājumu un aktivizējiet Shopify Payments. Izpildiet norādītās darbības, lai pārliecinātos, ka varat pieņemt maksājumus no klientiem. Savos norēķinu iestatījumos padariet gan klienta pilno vārdu, vārds un uzvārds, gan tālruņa numuru par obligātiem laukiem. Tālruņa numurs ir īpaši svarīgs piegādes vajadzībām. Visbeidzot, pārliecinieties, ka jūsu veikals ir pieejams dažādās valodās. Dodieties uz lietotnēm un meklējiet Translate. Instalējiet lietotni un atzīmējiet valodas, kuras vēlaties atbalstīt. Biežāk izmantotās ir arābu, bulgāru, ķīniešu, čehu, dāņu, holandiešu, angļu, igauņu, somu, franču, vācu, grieķu, ungāru, itāļu, japāņu, latviešu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, sloveņu, spāņu, zviedru, kurdu, malajiešu un tamilu valodu. Ieslēdziet automātisko pārēju uz pārlūk programmas valodu, lai apmeklētāji veikalu uzreiz redzētu savā valodā. Iestatiet tulkošanu no angļu valodas, jo visi Trendsy produktu apraksti ir angļu valodā. Noklikšķiniet uz saglabāt izmaiņas, un jūsu veikals ir gatavs turpināt darbu. Ritiniet uz leju līdz 3. solim un noklikšķiniet uz izveidot bezmaksas personalizētu tēmu. Tālāk izmantojiet bloku Shopify, lai uzreiz izveidotu savu modes tēmu. Vienkārši ievadiet īsu aprakstu ievadas laukā un pēc tam noklikšķiniet uz ģenerēt tēmas. Kad tēmas parādās, apskatiet savas iespējas un publicējiet to, kas vislabāk atbilst jūsu stilam. Tagad pielāgosim to. Noklikšķiniet uz augšējā banera un atjauniniet tekstu, piemēram, bezmaksas piegāde pasūtījumiem virs 100 ASV dolāriem. Pēc tam atveriet izvēlni un nomainiet to ar to, ko izveidojām iepriekšējā solī. Visbeidzot, piešķirsim jūsu veikalam zīmolu. Dodieties uz iestatījumu, veikala informācija, augšu pielādējiet savu logotipu vai nomainiet veikala nosaukumu pret savu zīmolu un noklikšķiniet uz saglabāt. Tas arī viss. Jūs esat gatavi sākt pārdot.